Kā ierasts, Svetbanka e-komercijas sarunās sniedzam dažādus ieteikumus, kas var jums palīdzēt attīstīt savu e-veikalu un gūt labāko pieredzi e-komercijā. Šoreiz sarunu esmu aicinājusi uzņēmēju, zīmola mīci veidotāju Kristīnu Volfu. Sveiki, Kristīna! Sveiki! Kristīna, pastāst lūdzu vairāk par savu uzņēmumu un kā vispār nonācāt līdz savu e-veikalu izveidošanai? Sijā mīci es radīju apmēram 5 gadus atpakaļ, 19. gadā beigās, bet pats produkts īstenībā radās apmēram gadu iepriekš. Līdz uzņēmuma dibināšanai es tur tā taustījos, meklēju klientus, sapratu, vai patīk vai nepatīk produkts, un tad, kad biju iztestējusi auditoriju, tad es arī dibināju uzņēmumu. Un uzreiz iestājos Lijā. Principā uzreiz pēc uzņēmuma dibināšanas sākās pandēmija. Un tas arī tā kā ielika tajos rāmjos, kad mums ir jāveido e-veikals steidzami. Un pie tā arī visai ātri strādājām. Tātad e-veikalā ieviešana praktiski bija tā brīža vienīgā reālā iespēja, kā šo biznesu turpināt attīstīt. Tieši tā. Jo īstenībā es domāju, ka katrs uzņēmums zina to stāstu par tiem groziņiem, ka mēs visas olas neliekam vienā groziņā. Un līdz ar to es tikko biju dibinājusi uzņēmumu, un es sapratu, ka mums ir tās olas ļoti steidzami jādala pa vairākiem groziņiem, lai nebūtu tā, ka mēs paliekam pie sasistas silas. Ja? Jo līdz tam es strādāju tikai ar mazumtirdzniecības veikaliem. Un tad tajā 2020. gada sākumā steidzami uztaisījām e-veikalu. Pastāst lūdzu, kā norisinājās pati e-veikala izstrāde, vai piesaistījāt atsevišķu IT komandu, kas programmē jūsu vajadzībām pielāgot e-veikalu, vai arī izmantojat jau kādu gatavu risinājumu? Mēs izmantojām gatavu risinājumu, jo mazajām uzņēmumam sākuma stadijā nav tāda līdzekļa, lai piesaistītu IT speciālistu un lielu komandu e-veikalu izstrādēji. Tādēļ mēs paņēmām jau gatavu platformu, tas ir Mozello. Un īstenībā es esmu priecīga par to, jo mēs visai ātri uztaisījām e-veikalu, palaidām un viss strādāja, principā atbilda visām mūsu prasībām. Protams, augot kaut kādā mirklī, tu saproti, ka vajag to, kaut ko vēl vajag palabot. Un iespējams, ka tev tās prasības kļūst tādas personīgākas. Tu sāc domāt varbūt par savu tādu personiski izstrādātu e-veikalu, bet principā ir pagājuši 5 gadi, un es joprojām strādāju Mozello platformā, un ļoti veiksmīgi un forši, un esmu ļoti apmierināta. Jā, vai tu vari tad arī ar šo apstiprināt, ka tas savā ziņā varbūt ir nedaudz mīts, kad uzņēmēji domā to, ka e-veikala ieviešanai man nepieciešama vesela IT komanda, tas ir liels programmēšanas darbs, ka to var praktiski izdarīt jebkurš pats saviem spēkiem? Jā, praktiski jebkurš, jo e-veikalu izstrādāju es kopā ar savu vīru, un mēs neesam IT cilvēki vispār. Mums arī nav nekāda tāda IT domāšana. E-veikalu izstrādājam principā dienā pasēžot, un tas noteikti neaizņēma mēnesi. Tu jau, manuprāt, tikko arī paskaidroji to, ka tas nav sarežģīti, ja, to ir iespējams izdarīt un izpētot arī to, kā šo e-veikalu būvēt, pielikt kaut kādas atšķirīgas konfigurācijas klāt, ja, un kā teici, pacelt nedaudz nākamajā līmenī, kad jūt šo vajadzību. Runājot par e-veikalu izveidošanas izmaksām, vai tu varbūt vari pastāstīt, kāda bija tava pieredze un, kā mēs mēdzam teikt, vai tas ir paceļami arī mazam uzņēmumam? Es teiktu, ka ļoti paceļami, jo izmaksas vēl joprojām ir ļoti ļoti labas. Tādā ziņā, ka man nav jātērē daudz naudas, daudz līdzekļu no uzņēmuma e-veikalu uzturēšanai. Īstenībā es esmu joprojām apmierināta pēc tiem 5 gadiem, un izmaksas īstenībā mums pat nav augušas. Mēs izmantojam, protams, premium sadaļu Mozello platformā, bet arī tas ir ļoti nedaudz. Es uzskatu, principā, jebkuram mazajam uzņēmumam paceļami. Un tātad šis ir vēl viens mīts, ko noteikti var apstiprināt to, ka šīs izmaksas noteikti sākuma stadijā nav mērāmas vairākos 10 000. Tas noteikti ir daudz lētāk, un tiešām uz šīm gatavajām platformām tas tiešām ir izdarāms katram mazajam uzņēmumam pa spēkam. Noteikti.
Noteikti es pieminēšu no savas puses to, ka arī ir šīs Latvijas Investīciju attīstības aģentūras programmas, kurā uzņēmēji var digitalizēt vai automatizēt kaut kādas lietas savu uzņēmumā. Un e-komerce īstenībā ir viena no šīm iespējām, kur e-veikala izveidē var izmantot arī šīs iespējas. Tieši tā, jā. Pastāst, lūdzu, kā ir ar klientu piesaisti, kādas mārketinga aktivitātes vispār ikdienā īstenojat? Kā jau es stāstīju par tiem groziņiem, par tām olām, mēs esam sadalījuši vairākas tādas kategorijas, kā mēs strādājam. Mums ir mazumtirdzniecības veikali, eksports nedaudz, mums ir e-veikals savs, mums ir nedaudz Etsy, kas arī ir viens tāda nozarīte, kurā uzņēmumam arī vajadzētu iet. Tāds mums tas groziņš ir. Un īstenībā es ļoti lielu uzmanību arī esmu pievērsus tiem mazumtirdzniecības veikaliem. Tie ir ne tikai Rīgas veikali, kuros ir lielāks tā teikt, apgrozījums, tie ir arī veikali no reģioniem. Un šādi es tā varētu teikt, reklamēju savu produktu arī reģionos, un es redzu arī pieplūdumu lielāku no reģioniem. Un šajos mazajos veikalos bieži vien, piemēram, mums ir veikals tur mēs dotam veikalam Madonā, Limbažos, tur ir Tukums, Liepāja, vairāk tādu veikalu. Un tur ir klienti, kuri iespējams mums citādāk mūs nesasniegtu. Tāda ir tā iespēja. Es uzskatu, ka arī mazajiem būtu jādod arī tiem reģionu veikaliem, lai pareklamētu sevi. Un bieži vien arī neliekšu mūsu produkts, kas ir bērnu rotaļlieta, pērk arī vecmāmiņas. Un tieši vecmāmiņām ir ērtāk aiziet uz to reģionu veikalu un nopirkt mūsu produktus. Ir vecmāmiņas, kuras pēc tam mums pat zvana un saka, nopirku ļoti forši, esmu tiešām priecīga, ka jūs bijāt mūsu mazajā Limbažu veikaliņā. Tā tiešām arī ir viena iespēja. Jā, no tevis teiktā es atceru to, ka šo dažādo pārdošanas kanālu pieredze īstenībā ļoti vērtīga, jo e-veikals, protams, ir ļoti būtisks, lai sasniegtu tos klientus, kuri fiziski, iespējams, šādos veikalos, kā tu minēji, neienāk, bet, protams, ir arī sava auditorija, kuri iegriežas tikai tur un, protams, vēlas arī iespējams pataustīt un paskatīties, kā tad šī prece izskatās dzīvē. Tieši tā. Bet, protams, ir arī kategorija, kur nekad neies uz veikaliem, viņi visu pirks tā kā e-veikalā. Šo auditoriju mēs arī mēģinām pievilināt. Mēs izmantojam Facebook un Instagram reklāmas, kā jau lielākais vairums uzņēmēju šobrīd. Un šādi mēs dabūjam to auditorijas daļu, kurus savādāk mēs nevaram dabūt ar mazumtirdzniecības veikalu starpniecību, piemēram. Cik tavuprāt klientam un arī jums kā uzņēmējiem ir svarīgi, ka e-veiklā ir iekļauti dažādi maksājuma veidi, vai redzi, ka kāds no šiem maksājuma veidiem iespējams ir pieprasītāks nekā cits? Īstenībā, kad sākumā mēs atvērām Zelo, mums bija iespēja maksāt ar rēķinu. Es saprotu, cik tas ir reāli neērti, un es neiesaku nevienam to darīt mazajiem uzņēmējiem, kad likt maksāt ar rēķinu klientam. Mēs visai ātri noslēdzām līgumu ar Svetbanku un piesaistījām to iespēju, ka cilvēks var maksāt gan ar karti, gan ar internetbanku. Un tiklīdz Svetbanka izlaiž kādu jaunu iespēju, kā samaksāt, mēs viņu visticamāk integrēsim savā e-veikalā. Pēdējo reizi mēs integrējām Apple Pay. Es pati neizmantoju Apple Pay, bet man apkārt daudz izmanto Apple Pay, un es sapratu, ka tā ir iespēja, kur man ir jāizmanto. Tiklīdz man zvanīja no Svetbanka, es uzreiz pieteicos un integrējām. Un arī tā integrēšana īstenībā ļoti vienkārši. Svetbanka piedāvātā. Pilnīgi nezinātājs, kā es, to mierīgi var integrēt savā veikaliņā. Tas, ko es atceru, ko tu minēji, ka šīs maksājuma metožu dažādība un pieejamība īstenībā ir ļoti vērtīga, jo, kā tu minēji, pati neizmanto Apple Pay, bet apkārt ir draugi paziņas un iespējams arī klienti, kas iespējams arī tieši dēļ šīs maksājuma metodas arī veic to pirkumu. Un noteikti ir tādi gadījumi, kad klienti kaut kādiem iemeslu dēļ neveic pirkumus. Vai jūs sazināties ar šiem klientiem? Varbūt kādi tie biežākie iemesli, kāpēc? Jā, ir reizes, kad klientiem nesanāk kaut kas maksājumos. Es tos sevišķi speciāli pētu. Man patīk šī lieta, kādēļ nenotiek maksājums.
Es sazinos ar klientiem personīgi, vai nu īziņā, vai nu zvanot. Es sāku ar īziņu. Un tad zvanu, ja nu kas. Es mēģinu saprast, kāpēc nav noticis maksājums. Ja jūs esat nonākusi gan līdz maksājuma beigām, bet maksājums tomēr nav noticis. Un īstenībā visbiežāk, kāpēc maksājums nenotiek, ir kaut kādas kļūmes. Vai nu kāds iztraucē, vai nu tur bērns sāka bļaut fonā, vai nu tur kāds pieklāvēja pie durvīm, vai jebkādas iemesls. Un īstenībā 99% klienti, kuriem es piezvanu un pasaku, ka maksājums nav noticis, vai mēs varam kaut kā palīdzēt jums, 99% apmaksā maksājumu. Un par to man īstenībā ir liels prieks, kad šādi. Ko tu nosauc kā lielākos iegūmus, kopš uzņēmuma ir savs e-veikals? Vislielākais iegūms, protams, ir apgrozījuma pieaugums. Pēdējos 2 gadus mēs esam 2 reizes, apgrozījums bijis reiz 2, katru gadu pēdējos 2. Un, manuprāt, tas jebkuram uzņēmumam ir tāds mērķis. Man par to ir liels prieks, jā. Es nenožēloju savu e-veikalu izveidi. Un es redzu, ko tas ir nesis uzņēmumam. Paldies, Kristīne, par interesanto sarunu un vērtīgiem padomiem. Ja jums rodas kādi papildus jautājumi par e-komercijas maksājumu risinājumiem jūsu uzņēmumu, droši sazinieties ar mūsu konsultantiem, lai atrastu sev piemērotāko risinājumu tieši jūsu uzņēmumu. Kā arī dažādas pieredzes stāstus, ekspertu padomus un idejas e-veikala izveidē varat lasīt Swedbank blogā. Uz tikšanos!